Arta Priede, Finanšu ministrijas grāmatvedības jautājumu darba apakšgrupas vadītāja, mums stāstīs par galvenajām izmaiņām grāmatvedības uzskaits jomā eiro ieviešanas periodā. Priedes kundze, lūdzu. Labdien! No sākuma, protams, neko jaunu jums nepastāstīšu, jo noteikti jūs jau visi zināt, ka ir stājies spēkā eiro ieviešanas kārtības likums. Un šis likums ir stājies spēkā 2013. gada 1. martā. Un, kas jāzina būtu grāmatvedim, tad grāmatvedim ir jāvērš uzmanība tieši uz 15. pantu un 16. pantu. 15. pants runā par attaisnojumu dokumentiem un grāmatvedības reģistriem, kas grāmatvedim jāvērš tieši uzmanība, lai varētu izpildīt prasības šajā eiro ieviešanā. Savukārt 16. pantā grāmatvedim jāvērš uzmanība uz to, kā šajā eiro ieviešanas periodā būtu grāmatvedim jāsastāda gada pārskati, kas ir jāņem vērā. Bet, lai atvieglotu grāmatveža darbu, tāpēc ir arī izstrādātas vadlīnijas par grāmatvedības uzskaitu pārejas periodā no latiem uz eiro, kur šajās vadlīnijās ir skaidrotas tieši šī 15. panta un 16. panta piemērotība. Un, protams, šīs vadlīnijas ir pieejamas Eiro LV mājaslapā. Saskaņā ar grāmatvedības regulējušiem normatīviem aktiem grāmatvedības reģistros tiek izdarīti ieraksti, kas pamatoti ar attaisnojumu dokumentiem. Savukārt katra pārskata gada beigās kontus un grāmatvedības reģistrus slēdz un iegrāmatojot kontu slēguma ierakstus un pārnesot kontu atlikums uz jaunajiem nākamā pārskata gada grāmatvedības reģistriem. Un kas tad ir jādara grāmatvedim? Tātad pirmajā darba dienā 2014. gadā ir jāveic visu šo grāmatvedības kontu atlikumu un katras grāmatvedības vienas vērtības konvertāciju. Kas ir katra grāmatvedības vienības vērtība? Tā ir katra debitora un kreditora parāda atlikums, katra pamatlīdzekļa vai krājuma uzskaits vienība grāmatvedības kontu analītiskajā uzskaitē. Un kā tad būtu no latiem jāpārēķina uz eiro šī katra mazā vienībiņa, tad grāmatvedim ir jāievēro šie matemātiskie principi. Un, lai pārēķinātu šo katru grāmatvedības uzskaits vienības vērtību latos eiro, ir jāvadās pēc eiro ieviešanas kārtības likuma nopļošanas principiem. Tātad atcerēsimies matemātiskos principus, un, ja trešā zīme ir aiz komata no 0 līdz 4, tad centa vērtība, protams, nemainās. Savukārt, ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad mēs attiecīgi šo cipariņu mainām uz augšu. Kas vēl ir jāvērš uzmanība uz to, kad visas latos izteiktās naudas summas ir jādala ar oficiālo maiņas kursu, ar pilnu šo noteikto oficiālo maiņu kursu. Un tas ir ar 0,702804. Un šajā slaidiņā arī mēs redzam piemēru, kā attiecīgi vajadzētu, piemēram, ja mums ir viena vienībiņa izteikta ar 5,37 latiem, tad šī latos izteiktā summa tiek dalīta ar šo oficiālo maiņas kursu, un attiecīgi mēs, ņemot vērā šo trešo zīmītais komatu, apaļojām jau šo latos izteikto summu eiro vai nu uz augšu vai uz leju. Vēl vērš uzmanību uz to, ka, piemēram, ja mums uzskaits vienība ir izteikta ar vairākām zīmītēm, tad ir jāatstāj tik, cik latu vienai vienībai ir bijušas zīmes, tikpat zīmīts arī jāizsaka ir eiro. Kas notiek, ja pieņemsim šajā latu konvertācijas uz eiro rezultātā, mums veidojas starpības starp grāmatvedības kontu atlikumu kopsumu un to veidojošām sastāvdaļām. Tad attiecīgi šī starpība ir jāiekļauj peļņas vai zaudējuma aprēķinā, attiecīgi vai nu kā ieņēmums vai izmaksas, un tas jau ir jāiekļauj eiro ieviešanas pārskata gadā, tad 2014. gadā. Un šeit ir arī
piemērs. Piemēram, ja mums rodas šī starpība starp kreditoru konta atlikumu uz 31. decembri, kas būs pārvērsta jau uz eiro uz 1. janvāri, un starp šo kreditoru konta veidojošo sastāvdaļu kopsummu. Šeit es vēlos uzsvērt to, ka pamats ir kreditoru konta veidojošo sastāvdaļu kopsumma. Tad atcerēsimies to, ka tas ir mūsu pamats, jo grāmatvedējiem ir jāatcerās to, ka reāli mums ir jāņem tā summa, kas tik tiešām reāli tiks izmaksāta no uzņēmuma, jeb reāli debitoros, kas tik tiešām mums ienāks. Tad katrs attaisnojuma dokuments mums ir jāpārēķina šī darījuma kopsumma un jāsasumē kopā. Ja, protams, mums šis kreditors, kad šajā piemērā mums ir rādīts, ka kreditors A ir 550, ja kreditors sastāv no atsevišķiem vairākiem attaisnojuma dokumentiem, tad, protams, šis kreditors A1, A2, A3 ir atsevišķi, mums jāveic šo konvertāciju no latiem uz eiro. Un attiecīgi šī starpība tad mums ir jāiekļauj peļņas zaudējuma aprēķinā eiro ieviešanas pārskatu gadā, ka šajā piemērā mēs redzam, ka ir radušies ieņēmumi, un attiecīgi šie ieņēmumi mums tiek iekļauti eiro ieviešanas pārskatu gadā 2014. gadā. Tāpatās arī par uzskaits vienību tiek uzskatīts pamatlīdzeklis. Un šajā slaidā mēs redzam piemēru saistībā ar pamatlīdzekli, kā grāmatvedim būtu jāpārēķina šis pamatlīdzeklis. Tad pamats mums ir pamatlīdzeklis sākotnējā iegādes vērtība. Ja? Sākotnējo iegādes vērtību mēs dalām ar šo oficiālo maiņas kursu, iegūstam eiro. Tad pamats mums ir jāņem pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma kopsumma, uzsver nolietojuma kopsumma. Attiecīgi pārēķinot latu summu uz eiro, mēs iegūstam atkal vērtību, jau izteikti eiro, un tad mēs pamatlīdzekļu atlikušo vērtību uz 31. datumu, kas ir izteikti, piemēram, šajā piemērā 810, pārēķinām uz eiro. Bet te ir jāatcerās to, kad mums tomēr jāņem vērā pamatlīdzekļa sākotnējā iegādes vērtība mīnus pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma kopsumma, un attiecīgi mēs iegūstam pareizo pamatlīdzekļa atlikušo vērtību uz 31. decembri. Ja? Tad, kā jūs redzat šajā slaidiņā, tas ir 1152,52 eiro. Tad attiecīgi tiek koriģēta pamatlīdzekļa atlikusī uzskaits vērtība. Tad vēl vēlos pieskārties šajā eiro pārejas periodā pie darba algām. Kas notiek ar darba algām? Ja darba alga pēc konvertācijas uz eiro nemainās, tad darba līgums nav jāpārslēdz. Bet ir iespēja uzņēmumiem palielināt līdz pirmajai apaļai summai šo eiro. Piemēram, no 451,12 eiro līdz 452 eiro uz veseliem, līdz pirmajam veselam skaitlim, līdz pirmajam veselam eiro. Un šādos gadījumos darba līgums grozījums nevajag veikt un pietiek ar kopīgu rīkojumu visiem darbiniekiem. Attiecīgi, ja eiro summa tiek palielināta par vairākiem eiro, protams, tad ir veicīgi grozījumi darba līgumā. Uz leju darba algas nedrīkst samazināt, bet tas ir vairāk labklājības ministrijas kompetencē. Es vairāk pie šī jautājuma detaļās neiedziļināšos. Vēl par vidējās darbas algas aprēķinu. 2014. gadā grāmatveži saskārsies vēl ilgi ar to, ka darba alga būs jāaprēķina gan latu periodā par izmaksātām algām, gan eiro periodā. Un kad tad ir šī vidējā darba alga aprēķini jāveic? Piemēram, ja darbinieks atvaļinājumā dosies 2014. gada aprīlī, tad mums ir jāņem vērā šos 6 mēnešu periods. Tātad pirmais mēnesis tas mums būtu oktobrs, un attiecīgi pa katru izmaksāto algu, attiecīgi mums šī summa ir jādala atsevišķi jāpārēķina tad uz eiro pēc oficiālā
pārejas kursa un jāvadās atkal pēc šiem eiro ieviešanas kārtības likuma nopaļošanas principiem. Tad latu periodā mēs par oktobru, novembru, decembru aprēķināto izmaksāto summu varbūt pārēķinām no latiem uz eiro atsevišķi. Eiro periodā jau mums būs izmaksāta aprēķināta alga par eiro. Un attiecīgi tad mēs saskaitām visu šo 6 mēnešu perioda kopējo summu eiro, kuru dalām ar darbdienas skaitu šajā 6 mēnešu periodā, un tā mēs iegūstam dienas vidējo izspēļu, kas jau ir izteikta eiro. Vēl es vēlos vērst uzmanību uz to, ka uz 31. decembri ir jau mums debitoru un kreditoru parāda atlikums attaisnojuma dokumentā, ja tas ir bijis ārvalsts valūtā, pārēķināts uz summa uz latiem. Un attiecīgi tālāk mums šī summa ir jāpārēķina uz eiro pēc oficiālā pārejas kursa un eiro ieviešanas kārtības likuma nopaļošiem principiem. Bet tiem attaisnojuma dokumentiem, kas latu periodā mums bija saņemts jau eiro, šādiem attaisnojuma dokumentiem eiro pārēķins nav nepieciešams. Un līdz ar to grāmatvedības uzskaites vienību un konta atlikumus eiro valūtā mēs vairāk nekonvertējām. Šeit es vēlos vērst uzmanību uz to, ka uzņēmumiem ir jānodrošina šo datu nepārtrauktību un konvertācijas procesa izsekojamība. Tātad, lai būtu skaidrs un patiešs priekšstats par katru veicamo darbību, par katru veicamo aprēķinu, kas no latiem ir pārēķināts uz eiro. Un jāatcerās ir tas, ka 2013. gada 31. decembra beigu atlikums, tātad mums ir latos, visu konta beigu atlikums ir latos, savukārt 2014. gada 1. janvāra sākums, atlikuma sākums ir jau izteikts eiro, tad ir jau aprēķināts eiro. Tad grāmatvedis saskārsies ar tādu periodu kā cenu paralēlās atspoguļošanas periods, tad tas ir periods, kad mēs veikalu plauktos redzam, ka cenas ir norādītas gan latos, gan eiro. Tad 3 mēneši pirms eiro ieviešanas dienas. Tas nozīmē, ka šis periods jau sākās ar 1. oktobri un ilgs līdz 31. decembrim. Un te ir jāatcerās, ka visus attaisnojumu dokumentus, ko mēs noformējam, par vērtības mēru mēs lietojam kā līdz šim, un tie ir lati. Grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības mēru mēs lietojām joprojām latus. Sākas periods no 1. janvāra 2014. gada, kas ilgs līdz 30. jūnijam, un te grāmatvedim jāatcerās tas, kad atkal visi attaisnojumi dokumenti tiek noformēti jau lietojot mūsu jauno eiro. Un grāmatvedības reģistros un ierakstos par vērtības mēru lietojam eiro. Tātad, noformējot attaisnojumu dokumentus starp 2 juridiskajām personām, mēs attaisnojumu dokumentos attiecīgi lietojam to vērtības mēru, kas ir apgrozībā. Bet ir viens bet šajā cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, ka uzņēmums, ja sagatavo norēķinu dokumentu gala patērētājam, tātad fiziskajai personai, tad darījuma kopsumma ir jānorāda gan latos, gan eiro. Tātad, ja uzņēmums izsniedz rēķinu fiziskā persona, kas neveic saimniecisko darbību, tad noformējot šādus rēķinus, mums ir jāatcerās to, ka darījuma kopsumma ir jānorāda gan latos, gan eiro. Šī prasība izziet, pamatojoties uz eiro ieviešanas kārtības likuma 13. pantu 2. daļā noteiktajām prasībām. Savukārt, vēl es šeit gribu vērst uzmanību, ka ir veikti grozījumi arī 585. noteikumos, tātad tie ir noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, kas ir spēkā jau no 6. jūlija un ir piemērojami no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. jūnijam. Un šie noteikumi tātad ir papildināti ar attiecīgi 7.6 punktu, kur ir ietverta norma
arī, kas izriet no šo eiro ieviešanas kārtības likuma 13. panta 2. daļas, kas noteica pienākumu. Tad atkārtoju vēlreiz, ka tikai tad, ja uzņēmums izraksta rēķinu fiziskajai personai, tādai personai, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, kas nav pašnodarbinātā persona, kas nav individuālais komersants, ja, tad sagatavojot tādu attaisnojumu dokumentu veidu, mums darījuma kopsummai ir jābūt norādītai gan latos, gan eiro. Tad latu periodā pamats mums ir lats, informācijas nolūkiem mēs norādām eiro. Tas ir šī prasība. Tas ir kā iedzīvotāju labad, jā, mēs informējam šo fizisko personu, cik jums naudiņas būs jāizdod eiro periodā, lai būtu šis cilvēks jau informēts. Savukārt eiro periodā mēs jau rēķinus izrakstām eiro. Darījuma kopsumma tiek norādīta eiro, savukārt lati ir atkal informācijas nolūkam, lai šī fiziskā persona, šis iedzīvotājs redzētu, zinātu, cik naudiņas viņam būtu bijis jāizdod latu apgrozības periodā. Starp divām juridiskām personām atkārtoju šī prasība nav nostiprināta noteikumos. Tā ir uzņēmuma savstarpēji brīvā izvēle, vai darījuma kopsumu var norādīt, vai nevajag norādīt gan latos, gan eiro. Tad ir latu un eiro vienlaicīgās apgrozības periods. Tad tas ir periods, kas sākās 2014. gada 1. janvārī un ilgst 2 nedēļas. Un šajā periodā vēlos vērst uzmanību uz to, ka gadījumā, ja uzņēmums saskarās ar kases operācijām, kas ir saņemtas latos, tad šādas operācijas ir kases grāmatā jāuzrāda atsevišķi. Tas nozīmē to, ja uzņēmumam kases grāmata ir sagatavota papīra reģistra veidā, tad mums ir jānodrošina šāda kases operācija latu veikšana ar atsevišķu kases grāmatā ierakstiem. Savukārt, ja kases grāmata tiek uzņēmumam kārtot elektroniski, pietiek atsevišķi pa valūtu veidiem vienā kases grāmatā to norādīt. Šī prasība ir arī nostiprināta kases operāciju uzskaits noteikumos, kas tika pieņemti ministra kabinetā 24. septembrī, un šī prasība, protams, stājas spēkā arī no 1. janvāra 2014. gada, ja? Un šie noteikumi mums ir papildināti ar jaunām normām, tas ir 9.1 prim un 9.2 punkts, kuri attiecas uz kases grāmatas kārtošanu latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā un latu skaidrs naudas nomaiņas periodā pret eiro, kā arī pārējot no lata uz eiro. Šajos noteikumos ir arī noteikts, ka kases grāmatā norādīto tātad uz 2014. gada 1. janvārī, kas esošo skaidrs naudas atlikumu latos, ir jāpārēķina uz eiro. Tieši tad 31. decembra 2013. gada beigu atlikums mums jāpārēķina uz eiro un būtu jābūt ierakstīts jau 2014. gada 1. janvārī, kas grāmatā jau izteikts eiro. Attiecīgi šajos noteikumos ir arī veikts grozījums saistībā ar to, kad uzņēmumam ir atļauts kārtot kases grāmatu reizi nedēļā, un šobrīd eiro periodā šī robeža būs 150 eiro. Tad arī šajos noteikumos ir papildināti šie noteikumi ar jaunu normu, kur attiecas uz papildu informācijas sniegšanu tieši kases ieņēmumu un izdevumu orderos šajo 2 nedēļu periodā. Un šie noteikumi šis punkts ir papildināts ar to, ka, ja mēs saņemam skaidro naudu latos, tad papildus šo noteikumu 14. un 15. punktā noteiktajām vēl ir jānorāda šis Eiropas Savienības padomes noteiktais maiņas kurs.
Ja gadījumā uzņēmums saskarās ar skaidrs naudas pieņemšanu šajā 2 nedēļu periodā, tad ir jāatcerās ar to, ka mums ir jānoformē ieņēmuma orderis un izdevuma orderis. Attiecīgi, cik mēs saņemam šos latus. Nevis tas, kas būtu jāmaksā, bet attiecīgi mums ieņēmuma orderis ir jānoformē par šo saņemto 50 latiem. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs atcerēsimies visu to, grāmatveži zina, ka kases operācijas reģistrē pamatojoties uz kases ieņēmuma un izdevuma orderiem. Un līdz ar to, lai veiktu kases grāmatās ierakstus, mums attiecīgi jānoformē ieņēmuma orderis par saņemtiem latiem, un attiecīgi mums jānoformē orderis par izdotiem jau eiro. Un tad mums ir periods pēc eiro ieviešanas, tad tas ir sākot no 2014. gada. Te ir principā atkārtojās, bet tomēr vēlreiz uzsveru, ka sākot ar eiro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistru un ierakstu vērtības mērs ir eiro. Un attaisnojuma dokumenta eiro dienu ir eiro, protams, attiecīgi ņemot vērā atkal šos nosacījumus līdz 30. jūnijam, kas attiecas uz fiziskajām personām. Tālāk būtisks ir varbūt tāds, kas jācenšas ir atcerēties par ārvalstu valūtas darījumiem, ja uzņēmums saskarās ar ārvalstu valūtas darījumiem. Jo līdz ar eiro ieviešanu Latvijas Republikā Latvijas banka pārtrauks šo ārvalstu valūtas oficiālo kursu noteikšanu. Un turpmāk ārvalstu valūtas kurs grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai definēts būs likumā par grāmatvedību. Likums par grāmatvedību ir pieņemts Saeimā 19. septembrī šajā gadā, un šie grozījumi arī stājās spēkā attiecīgi 2014. gada 1. janvārī. Un te būtiski jāatcerās ar to, ka sākot ar eiro ieviešanas dienu, tad sākot ar 2014. gada 1. janvāri, grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurs ir Eiropas centrālās bankas publicētais eiro atsauces kurs. Un tikai tām ārvalstu valūtām, kurām eiro centrālā banka nepublicē eiro atsauces kursu, ir iespēja izmantot pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļa vietnē publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret eiro. Te es vēlos atzīmēt to, ka pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskais izdevums vai tā interneta resurs ir tāds, kurā finanšu tirgus informācija tiek publicēta regulāri. Par to, ka finanšu informācijas sniedzējs ir atzīts pasaules finanšu tirgu, var liecināt tā reputācija finanšu ekspertu vidū. Tātad ilgstoša pieredze finanšu informācijas sniegšanā. Un par pasaules finanšu tirgus atzītiem finanšu informācijas sniedzējiem ir atzīstami, piemēram, Financial Times, Bloomberg, Reuters, publicētie ārvalstu kursi attiecībā pret eiro. Tātad grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurs avots primāri ir vispirms Eiropas centrālās bankas publicētais eiro atsauces kurs. Un šeit es vēlos vērst uzmanību uz to, ka eiro atsauces kursi tiek noteikti pamatojoties uz Eiropas centrālās bankas sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru, kas notiek katru darbdienu 15:15 pēc Latvijas laika un atspoguļo valūtas tirgus situāciju šajā attiecīgajā brīdī. Un Eiropas centrālās bankas noteiktais kurs būs publicējams tātad Eiropas centrālās bankas internetvietnā un ņemot vērā katru uzņēmuma pieradumu, arī šis Eiropas centrālās publicētais eiro atsauces kurs būs pieejams kā šobrīd tas ir Latvijas bankas interneta vietnēm. Savukārt tām valūtām, kurām Eiropas centrālā banka nepublicē šo eiro atsauces kursu, tad šajā Latvijas bankas interneta vietnē būs norāde uz šo citu pasaules finanšu tirgus atzītiem finanšu informācijas sniedzējiem.
Ļoti daudz mēs saskarsimies ar tādiem attaisnojumu dokumentiem, kas pēc eiro ieviešanas dienas būs izteikts, piemēram, cita ārvalstu valūtā, piemēram, dolāros. Kas tad grāmatvedim ir jāatcerās? Jāatcerās tas, ka tajā norādītās summas iegrāmatošanai būs jāpārēķina pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uzņēmumi neatkarīgi no darījuma veikšanas laika izmantos dienas sākumā publicēto valūtas kursu. Tātad kursu, ko Eiropas centrālā banka būs noteikusi iepriekšējā darbdienā pēc 15:15 pēc Latvijas laika. Šī prasība tiks arī noteikta likumā par grāmatvedību, un tas ir 5. pants. Šajā slaidā ir arī piemēriņš. Ja? Tātad atcerēsimies uz to, ka vienmēr, ja mēs saskaramies ar tādiem attaisnojumu dokumentiem, kas ir izteikti ārvalstu valūtā, un mēs gribēsim grāmatot, piemēram, dienas beigās, kur jau būs publicēts it kā jau tās dienas publicētais eiro atsauces kurs, atcerēsimies to, ka jāņem vērā uz dienas sākumā publicētais kurs, un tas ir šīs iepriekšējās darba dienas kurs pēc 15:15. Šajā piemērā, šajā slaidā mēs arī redzam attiecīgi piemēru. Kas notiek, ja saimnieciskā darījuma diena ir darbdiena Latvijā, bet tā nav publicēts grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurs, jo saskaņā ar ārvalstu valūtas kursa avotu publicēšanas kalendāru vienkārši šī diena ir brīvdiena. Tad ir jāizmanto pēdējā pieejamā grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa diena. Katru gada beigās mēs grāmatveži saskaramies ar to, kad tiek pārēķinātas ārvalstu valūtās izteiktās aktīvu un saistību summas. Tad šeit ir jāatcerās tas, ka tad gan, lai šīs ārvalstu valūtu izteiktās summas pārēķinātu uz eiro, atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam valūtas kursam, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Tad šeit vienreiz gadā mums ir jāņem vērā tas kurs, kas būs spēkā uz pēdējām dienas beigās. Tātad pārskata gada pēdējās dienas beigās. Un šī prasība arī būs noteikta gada pārskata likumā 2. pantā. Un attiecīgi arī šajā slaidā mēs redzam piemēru, kā uzņēmums grāmato šajā pēdējā darba dienā veiktos pārēķinus no citu šajā piemērā mēs redzam, te ir piemērs par dolāriem, tātad kā uzņēmums iegrāmato ieņēmums un kā bilancē atzīst pircēju debitoru parādu. Tātad vēl šeit es vēlos vērst uzmanību to, ka grāmatvedības reģistrus kārtojot elektroniski, kas ir jāatcerās visiem uzņēmumiem, ka jānodrošina datorprogrammā grāmatvedības informācija tā, lai pirms eiro ieviešanas diena tā būtu nodrošināta latos, bet pēc eiro ieviešanas dienas visa informācija jau mums būtu pieejama un nodrošināta eiro. Attiecībā par eiro ieviešanas kārtības likuma 16. panta piemērošanu, tātad par gada pārskatu sagatavošanu, te jāatcerās tas, ka gada pārskati jāsagatavo tās valūtas vienībās, kura valstī ir oficiālajā apgrozībā, pārskata gada beigās. Tātad pirms eiro ieviešanas dienas mums ir gada pārskats jāsagatavo latos. Tas nozīmē, ja pārskata gads noslēdzas 2013. gada 31. decembrī, mums gada pārskats pār 2013. gadu ir jāsagatavo latos. Tātad atceramies, ka 2013. gada pārskats ir sagatavojams latos.
Bet kas notiek ar eiro ieviešanas dienu? Ar eiro ieviešanas dienu, ka jau visi gada pārskati, kas būs turpmāk, ir sagatavojami eiro. Tas nozīmē, ka 2014. gads pārskats ir jāsagatavo jau eiro. Bet te var būt, ka kādam pārskata gads ir noslēdzies 2014. gada 15. janvārī. Kas notiek? Vai gada pārskats ir jāsagatavo latos vai eiro? Tad šajā gadījumā gada pārskats ir jāsagatavo eiro. Vēl attiecībā par gada pārskatu sagatavošanu vēlos vērst uzmanību uz to, ka pirmajā gada pārskatā, kas būs sagatavots eiro, kā salīdzināmie rādītāji, jāuzrāda ir iepriekšējo pārskatu gada rādītāji, kas pārrēķināti eiro pēc oficiālā maiņas kursa. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pirmajā gada pārskatā, kas būs sagatavots eiro, salīdzināmiem rādītājiem uz 2014. gada sākumu tiek pieļautas neatbilstības ar iepriekšējo pārskatu beigu rādītājiem, kas pārrēķināti eiro būs pēc oficiālā maiņas kursa. Kāpēc pieļautas ir šīs neatbilstības? Tāpēc, ka pirmajā gada pārskatā, kas būs sagatavots eiro, salīdzināmiem rādītājiem uz 2014. gada sākumu ir jāsakrīt ar grāmatvedības reģistros uzrādīto konta atlikumu uz 2014. gada sākumu. Un līdz ar to grāmatvedim būs jāvērš uzmanību uz 2013. gada pārskatā beiga rādītājiem un uz 2014. gada sākuma rādītājiem, un iespējams, ka tad šie rādītāji, var sakot, jums nesakritīs. Bet šādas nesakritības ir pieļautas. Protams, viņas nevar būt lielas, viņas drīkst būt minimālas. Un pamatojoties uz esošo gadu pārskatu sagatavošanas praksi un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē gada pārskatu sagatavošanu gada pārskatā, skaitļus ir jānopaļo līdz veseliem skaitļiem. Un gada pārskats, kā ir līdz šim, jāsagatavo ir latviešu valodā. Tas būtu arī īsumā viss par eiro ieviešanu, kas būtu jāzina, uz kā būtu jākoncentrējās grāmatvedim. Vēlu veiksmi katram uzņēmumam un novēlu radošu darbu, veiksmīgu darbu grāmatvedim. Izturību un pacietību novēlu jums.